Sveicināti, mēs esam Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Šis ir, protams, raidījums Dzīvestrops un es Andris. Un šoreiz mēs intervēsim tādu interesantu repu izpildītāju kā Arturo. Varbūt tās nezinātājiem tu varētu paskaidrot vai pastāstīt sīkāk, par ko ir tavas dziesmas, kas vēl nav dzirdējuši tās. Es atspoguļoju to pusi, par ko cilvēki negrib runāt, negrib dzirdēt, izliekas, ka tas nepastāv, ka tas nenotiek, vai arī tas nenotiks ar viņiem, ka tas ir kaut kas blakus. Es to visu vienkārši nesu un reāli, ja jūs negribat izpušķot salkans pantiņas, tad vienkārši es jums nolieku realitātes paplātus un mēģinu to atspoguļot tieši kā tā ir, pasniegt visu īstu. Klausies, tu pārstāv tādu repu apakšžanru kā horrorcore. Pastāsti sīkāk par šo žanru. Horrorcore tas ir apmēram kaut kas tas pats, kas kā ir filmām ir žanrs horrors, un tāpat arī mūzikā ir tāds hip-hop novirziens kā horrorcore. Kā to var atpazīt, tas ir pārsvarā, tās ir tēmas, tas ir pats muzons, kā tas viss skan, kāda ir videoklipi, kā tas viss izskatās, un tas ir kaut kas ļoti, teiksim, parastiem cilvēkiem, tas ir, teiksim, šausmu reps. Kāpēc tu esi šim žanram tik ļoti pieķēries jau tik ilgi un nemaz nedomā mainīt šo žanru? Caur šo žanru tu tieši vari perfekti atspoguļot to, ko es gribu. Gan parādīt, gan liriski, saturiski, vizuāli. Tas ir vienkārši perfekti. Un mainīt es to točno netaisos vispār, man nav pat tāds domas bijis. Mēs turpināsim to darīt šādā veidā. Kāpēc tu tieši nesā masku? Kāds ir tam visam iemesls? Cilvēki ir tendēti kaut kādām modas lietām vairāk, viņi aizmirst, mūzika ir kļūst kā produkts. Maska reprezentē vienkārši to, ka ir svarīgi tas, ko tu radi. Ir svarīgi tas, ko tu pasniedz. Nevis tas viss pārējais, kas tagad apkārt ir būtiskāks. Man dažreiz liekas, ka tagad māksla nonāk tādā otrā plānā. Tagad cilvēki vairāk interesē, kas cilvēkam ir, ar kādu mašīnu viņš brauc, kādu tur viņš dzērienu dzer, un šitas te viss bullshits, man tas galīgi neinteresē. Un maska vienkārši ir kā simbols, tas simbolizē to visu vienkārši, ka man tas ir, man liekas, tas ir pie kājas. Cik tavā kolekcijā ir masku šobrīd? Kādi 7, 8 varētu būt. Bet, šitā ir, protams, galvenā vienkārši, bet man vienkārši patīk videoklipos vienkārši izmantot. Kā jau horror žanram, tas ir diezgan raksturīgi izmantot maskas, lai visu to lirisko saturu vienkārši vēl vairāk pasvītrot, un vienkārši man patīk, nezinu, tas ir vienkārši maskās ir kaut kāds tāds, nezinu, teiksim, šārms, ja to tā var nosaukt. Teici, ka tu sadarbojies ar ārzemju izpildītājiem, un es pats arī esmu dzirdējis, ka tev diezgan daudz tādu sadarbību. Kāpēc tu tā esi nolēmis, vai tas ir kaut kā tas ārzemju izpildītājs pats tevi atrod, vai pastāst sīkāk kaut ko par šīm ārzemju sadarbībām? Parasti man piedāvā sadarboties kāds no ārzemēm, viņš ir kaut kur redzējis, vai pārsvarā tas ir, ka ir redzējis kaut kur videoklipu, vienkārši loģiski tu vari, kurš var uzrakstīt man Facebookā, un vienkārši uzraksta un piedāvā kaut kādu veidu projektu, un mēs vienkārši paņemam. Un, ja rodās tas kontakts, ja rodās kopēja domāšana, un abi mēs saprotam, ka gribam kaut ko radīt kopā un ir viens prāts, tad mēs kaut ko radām. Un bieži vienkārši cilvēki paši man uzraksta, piedāvā sadarbības, un vienkārši mēs to arī darām. Un nobeigumā varbūt tās vēlies atklāt kaut kādus savus tuvākos plānus savā mūzikas lauciņā. Jā, tā kā nesen mēs izdevām Sukubus ar Cold Voice, tādu kā vairāk gabalu, tur bija vairāk gabalu, tā kā gan vecie, gan uztaisījām jaunas klāt un izdevām Sukubus. Ir plāns Sukubus 2. daļu izdot, bet tas ir, es nezinu cik ātri, bet materiāls top katru dienu, es strādāju visu laiku, var teikt, studijā darba man pietiek. Mēs turpinās darbs pie albuma, pie Šizofrēnas albuma, viņš ļoti ilgi to, bet viņš visu laiku tiek uzcināts un tas viss. Pie tā tiek strādāts. Gaidiet Valentīna dienu. Valentīna dienā būs viens pārsteigums, būs viens singls un iespējams, ka viņam arī būs vizualizācija. Jā, bet darbs neapstājas. Studijā katru dienu strādāja, tā kā visu top, tie, kas gaida, jūs sagaidīsiet drīzāk nekā jūs domājat. Labi, paldies par interviju. Tas bija Andris, raidījums Dzīvestrops, Arturo. Līdz nākamajai reizē. Hey, yo, let's do it like this. Come on, bring it in. We'll check it.